Viena no sarežģītākajām lietām, ko atzīs jums arī uzņēmēji, ir eksportēt pakalpojumu. Īpaši, ja tie ir kultūras un valodas atšķirīgā vidē. Mēs runāsim ar Artūru Forstu, radošo aģentūru grupas Mikst, līdzīpašnieku un arī vadītāju par radošo pakalpojumu eksportu. Man vienmēr interesē, kā cilvēki nonāk līdz tam, kādās profesijās viņi ir un kā viņi veido savas karjeras. Kā tu, Artūr, sāki? Laikam tas sākums ir universitātē. Vecāki gribēja, lai es mācos starptautisko biznesu, kas, protams, ir forši. Starptautiskais bizness ir tas, ar ko es šobrīd nodarbojos. Jā, es tieši gribēju teikt, tu esi pareizi trāpījis. Bet pārsvarā tas viss bija saistīts par un ap ekonomiku. Lai cik man patīk visas šīs globālās kopsakarības, es vairāk jūtu, ka mārketings ir tas virziens, kas man tiešām, kur ir tāda dabīgā vilkme. Tāds interesants, ka tāds pavērsiens bija brīdī, kad es izlasīju Beitbegera grāmatu 99 franki. Tas man tajā laikā bija, laikam, 24 gadi vai 23 gadi. Man likās, tas ir tas, ko es gribu darīt. Tu esi viņu dzīvē saticis? Es neesmu saticis dzīvē. Es esmu redzējis no attāluma, bet pietiekoši tāda krāsaina personība. Jā, man nācies viņu ir intervēt, viņš ir tiešām ļoti kolorīts tipārs. Jā, tā varētu būt. Jā, grāmata tiešām laba. Grāmata tiešām ļoti izklaidējoša. Tā es viņu nesen pārlasīju, man gribējās redzēt, vai es viņu ar tām pašām acīm redzēšu, un viņi vēl joprojām bija izklaidējoši. Protams, reklāma tur ir parādīta tādā ļoti interesantā gaismā. Bohēmiskā. Ļoti bohēmiskā, jā. Tik traki jau nav. Bet katrā ziņā. Bet daudz no tā arī bija patiesība īstenībā. Bet tas bija tāds. Mārketings tas automātiski nozīmē, ka tev kaut kādā ziņā pārdošana interesē, virzība uz priekšu, kaut ko tādu. Jā, protams. Kādā veidā ar komunikācijas instrumentiem ir iespējams iespaidot biznesa attīstību. Vai tiešām viss bija tā kā pasakā, tu iznāci no skolas un savāci komandu un jūs sākāt strādāt un paskaties uzņēmums ar eksportējošu pakalpojumu? Pastāsti. Sākumā, jā, tad es sapratu to, ka man ir, ja es gribu strādāt reklāmā, man tomēr kaut kas jāiemācās vairāk reklāmas virzienā. Un Latvijā vienīgā skola, kas tajā brīdī piedāvāja programmu, bija SPPA, bija tāds starptautiskās praktiskās psiholoģijas dzirdēt, jā, augstskola. Un viņiem bija diezgan labi pasniedzēji, un es domāju, es pamācīšos tur un sapratīšu, man vajag kaut kādas zināšanas. Man tajā laikā likās, ka vienkārši jāturpina mācīties ir. Un tad es dabūju darbu Sači un Sači. Un tad man likās, tad mana karjera sākās kā projektu vadītājiem, tad es pastrādāju kā projektu vadītājs, un man likās, es esmu gatavs jau vērt vaļā savu biznesu, nav ko vilkt gumiju, ir jādarbojās. Pienāca lielā krīze, labi, ka es atteicos no šīs iespējas, un tad jau pēc tam bija mēģinājums uzreiz pēc krīzes. Un tad pirmais mēģinājums nesanāca, teiksim tā, nebija slikti, bet nebija arī labi. Nebija pietiekoši labi, lai to varētu nosaukt par biznesu. Ko tu izdarīji nepareizi? Man vienmēr interesē šīs jautājums. Ko tu izdarīji nepareizi? Es domāju, ka vairāk tas tāds iesācēja naivums. Tajā laikā mums bija tāda iespēja strādāt ar lielu Vācijas grupu, kurai ir ļoti daudz marketinga lietas, IT lietas, un tad viņiem bija tāda ideja, ka varētu to visu darīt Latvijā, par lētāku naudu. Un tad kādam tas viss ir jāorganizē, tad es biju viens no tiem, kas to visu organizēja. Un tad uz to grupu viņiem tas kopējais, tā kopējā izmaksu pozīcija ļoti liela, un tad viņiem likās, ka ja mēs outsourcosim Latvijas džekus, tad viņiem būs ietaupīs tur liela nauda. Vienīgā problēma tā, ka tie vācieši īsti tā negribēja tā uzreiz sadarboties, jo tur ir daudz kompānijas, un tās kompānijas ir viens lielais priekšnieks, kurš pasaka visiem pārējiem, ejiet un dariet tā, tie pārējie krāt ar galvu un saka, mēs tā darīsim, bet pēc tam viņi pagriežās un dara kaut ko pilnīgi citu. Un vācieši ir pietiekoši konservatīvi, un arī tas, ka mēs tehnoloģiski bijām daudz advancētāki,
viņiem patīk tā lēnām iet uz priekšu un ļoti uzmanīgi un pieturēties pie pārbaudītām vērtībām. Līdz ar to mana nezināšana par tirgu noteikti spēlē savu lomu. Ja. Šobrīd es to darītu pilnīgi savādāk. Tava pirmā mācību stunda, kā saka, eksportējot. Tieši tā. Jā. Tātad tas pirmais piegājiens neizdevās. Tad es sapratu, ka man ir vēl jāpastrādā varbūt pie kādiem lielākiem un pieredzējušākiem uzņēmumiem. Un tad tālāk, jā, tad es strādāju lielākajās mediju kompānijās, mediju aģentūrās, pareizāk sakot. Un, jā, tad principā no departamenta vadītāja uz aģentūras vadītāju, un tad kaut kādā brīdī sapratu, ka es esmu gatavs iet savu ceļu. Otro piegājienu taisīt. Tieši tā. Mikst ir salīdzinoši jauna aģentūra. Cik jūs esat šobrīd cilvēki, varbūt var mazliet ieskicēt šo profilu, kurā jūs darbojaties, un arī es saprotu, jums ir pakalpojumu eksports. Jūs esat viena no retajām aģentūrām Latvijā, kurai ir stabils pakalpojumu eksports, ja? Jā, pārsvarā mēs savu pakalpojumu eksportējam. Jā, šobrīd mēs esam 50 cilvēki kopā. Tad mēs esam aģentūru grupa, kurā ietilpst radošā aģentūra, mediju aģentūra, tā saucamā performance aģentūra. Tas tāds termins, kas apzīmē principā aģentūras, kas vairāk fokusējās uz rezultātu un strādā ar e-komercijas klientiem. Lokālā aģentūra un jā, tad kopumā mums tas fokus ir uz eksportu un mēs esam pamatīgi izauguši. Jā. Es esmu mēģinājis eksportēt pakalpojumu. Un es teikšu, tas ir sarežģīti, grūti tieši tā iemesla dēļ, divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, kultūru atšķirības dēļ un otrkārt attālums. Jo pakalpojumam attālums ir būtiski. Tas tā geogrāfiska lieta. Jā. Kā tu tiec ar to galā? Jā, tad laikam jāatzīst, ka pieredzē tomēr ir nozīme. Tad tas, ka es esmu diezgan daudz laika pavadījis ārpus Latvijas, tam noteikti ir nozīme. Tad kaut vai valoda. Valoda rada pārliecību otrai pusē par to, ka viss būs kārtībā. Un, protams, pieskaņot šo te pakalpojumu un radīt tādas apstākļus, lai mazinātu riskus, jo tālāk tu esi no mājām, jo riski ir lielāki. Tad tas vienkārši nāk ar laiku. Tas ir katram jāatrod savu pieeju. Ja. Tad mēs esam atraduši, kā nodrošināties. Mums tas kaut ko, protams, maksāja, bet to izdarīt var. To es varu pateikt visiem. Un tad pats svarīgākais, protams, ir spēt nodrošināt kvalitāti. Jā. Tad tie, kuri domā, ka mēs baltā zirgā iejāsim un spēsim konkurēt ar mājniekiem, stipri šaubās, maldās. Jo, protams, ka jebkura kompānija, kas nāk no ārpuses, tiks skatīta ar skepsi. Tad faktiski tavam pakalpojumam jābūt, kā es saku, 3 reizes labākam, 3 reizes kvalitatīvākam. Ja tev saka izdarīt vienu lietu, izdari to vienu lietu ļoti labi, plus vēl pieliec klāt otro un trešo. Un tādā veidā, lai tu būtu daudz labāks par mājniekiem. Jo kāpēc, pieņemsim, Nīderlandes uzņēmumam strādāt ar Latvijas uzņēmumu? Viņiem ir pilns ar aģentūrām. Viņiem ir pilns ar aģentūrām. Un viņi var runāt savā valodā. Tad, protams, cenai arī ir kaut kāda nozīme, bet šajā tirgu cena nav galvenais. Galvenais ir kvalitāte. Un galvenais ir, vai tu spēj viņiem nodrošināt biznesa izaugsmi. Tad, ja mēs runājam par e-komerciju, un tu minēji, ka spēja vadīt šos te procesus attālināt, šajā gadījumā, ja mēs runājam par e-komerciju, tad principā visi procesi var vadīt attālināti. Tad šī te klātesamība nav tik būtiska. Daudziem kulturāli tā ir būtiski, jo es atceros, ka mēs runājām ar Ēriku Stenzinieku, un viņš arī tāpēc tieši pieminēja, ka viņš Berlīnē atvēra savulaik arī mūzu to biroju, un tur Andris Eglājs viņu vadīja, un mēs par to runājām. Viņš teica, bija tāda vajadzība, tāpēc, ka tā ir kultūra. Ne jau tāpēc, ka mums to tā gribējās. Protams. Katram tirgum ir jāpieskaņojās. Ja mēs runājam par uzņēmumu, kuram ir ļoti daudz veikalu, pieņemsim, centrālā Eiropā.
10 veikalu. Ja. Tātad katrai valstī šī komunikācija notiek, protams, tās valsts valodā. Un mēs nevaram izmantot speciālistus, kuri nespēja komunicēt šajā valodā. Jā. Tad mēs nevaram izmantot latviešus. Jā. Tad latvieši var darīt citas lietas, bet, ja mēs runājam par copyrightu, par kaut kādām dizainiskām lietām, jā, tad mums jāskatās jau tajā tās valsts līmenī. Bet vēl vairāk mums jāskatās pašas nozares vai sfēras līmenī. Ja mēs pārdodam drēbes, tad te ir jārunā, vai komandā jābūt cilvēkiem, kuri prot pārdot drēbes. Ja tā ir elektronika, tad elektronika. Ja tie ir kaut kādi pakalpojumi, diētas, spēles un tā tālāk, tad jābūt ir spējīgam radīt rezultātu tieši šajā konkrētajā kategorijā. Tas ir ļoti, ļoti, ļoti būtiski. Un tas ir tas, uz ko mēs fokusējamies, ka mums ir šīs kategorijas zināšanas. Latvijā ir pieņemts darīt visu. Mēs nevaram savādāk izdzīvot. Mums ir aģentūrām Latvijā vienkārši ir, ja tu paprasi, vai tu vari izdarīt to un to, visu var. Nekāda problēma. Es pats tur esmu bijis, tu vienkārši nevari fokusēties kaut ko vienu, pārāk mazs tirgus. Savukārt, ja tu pasaki Vācijā, ka tu visu proti, viņi tev nerunā nopietni. Viņi tev nekad kā tas ir. Visu dzīvi es mācījies, kā kurpes taisīt. Kā tu tā visu proti. Līdz ar to tad fokusam ir ļoti liela nozīme. Tad specializācijai. Ja tu specializējies, tad par tevi runā. Kas ir tava ikdiena? Tu nodarbojies ar vairāk cilvēku vadīšanu vai vairāk ar procesu vadīšanu, jaunu tirgu atvēršanu? Kas paņem tavu laiku? Es teiktu, ka vairāk jaunu tirgu atvēršanu, protams, arī uzņēmumu pārvalde un procesi tajā visās iekšā, bet mēs jau esam tik tālu izauguši, ka ir attiecīgi citi cilvēki, kas ar to nodarbojās ikdienā, un tas mans fokus vairāk ir uz jauniem tirgiem, jauniem klientiem. Jā. Labi. Vai jūs ar kolēģiem esat iekšienē pārunājuši, kas būs tas, ko mākslīgais intelekts atņems šai nozarei? Vai ir kaut kas tāds, par ko tu tagad ļoti nopietni domā, ka būs nepieciešama biznesa pārkārtošana? Es domāju, tas jau ir noticis. Ja mēs pieņemsim statistiski lielākā e-komercijas mediju platforma šobrīd ir Facebook, Instagrams. Centrāla Eiropā. Facebook ar savu mākslīgo intelektu faktiski ir izslēdzis nepieciešamību analītiskam departamentam, pārdošanas departamentam. Ja pieņemsim, aģentūrā kādreiz vajadzēja tad mediju plānotājs, analītiķis, un tad tas viss ir jāsasien kopā, ir jābūt stratēģiem. Ja mēs runājam par Facebook, tas vienkārši nav nepieciešams. Viņi par targetēšanu vispār nerunājot. Ja tev ir sakārtots uzņēmums un ja tev ir laba prece, viņš pats atradīs pieprasījumu un viss. Protams, es to varbūt tā nedaudz nonivelēju, tas nav tik vienkārši. Katrā ziņā aģentūras loma kā tāda ir mazinājusies. Tāda klasiskā nozīmē, es domāju, klasiskā nozīmē aģentūra vairāk pastāvēt nevar. Vienkārši nav nepieciešamības. Un, ja mēs runājam par nākotni, tad tā nākotne izskatās tieši tā. Pārējās platformas, protams, redz šo te lielo ienākumu, ko Facebookam dod reklāmdevēji, un viņas dara tieši to pašu. Viņas ies tieši tajā pašā virzienā. Un līdz ar to tad aģentūras loma mainīsies vairāk par tādu kā konsultatīva vai arī fokus uz kaut kādām noteiktām lietām, ko klienta puse vienkārši negrib darīt. Tad jūs nedarīsiet to, kā saka, tādu darbu, kas ir tehnisks darbs, bet vairāk uz... Savādāks, jā. Tad sanāk tāda pārprofilēšanās, ko mēs jau esam izdarījuši. Jā. Mēs varam runāt par vairākām niansēm, kas ir tas, kas ir nepieciešams, bet jā, tā loma tāda, kāda viņa bija, pieņemsim, pirms 10 gadiem, jā, tas jau ir noticis. Mākslīgais intelekts to jau principā ir izmainījis, un tas tikai turpinās attīstīties. Kādreiz mēs skatījāmies uz aģentūrām kā tikai tādu reklāmas ražotāju. Tagad tam visam apkārt ir ļoti daudz un dažādu virzienu. Bet ja mēs tomēr atgriežamies pie tā paša pamata mēģinājumu pārdot kaut ko,
kas ir tas, kā cilvēkam šodien var kaut ko pārdot? Jo skaidrs ir viens, ka es zinu pats par sevi personīgi, pārdot kaut ko ir ar vien grūtāk un grūtāk, jo es esmu pirmkārt ļoti kritisks pret visu. Es esmu automātiski, man tur ieslēdzās neticība, man tur ieslēdzās vēl visādi triggeri, ja man nāk virsū ar kaut kādu vēstījumu. Pat ja slēptu, es viņu apmēram jau redzu, sevi esmu uztrenējis, bet es zinu, ka daudz cilvēku ir tieši uz tā skatās. Tā informācija mums gāžās virsū. Kas šodien notiek vispār ar šo? Jā, ir dažādi veidi, ir uzņēmēji, kuri izveido produktu. Ja, viņiem liekas, ka tas ir kaut kāds ļoti labs risinājums, ja, vai ļoti skaists dizains. Un tad viņi mēģina viņu pārdot. Un tad iestājās tas, par ko tu runā. Ja, tad cilvēki ir skeptiski, viņus ir ļoti grūti pārliecināt, tās ir diezgan liels izmaksas. Ir tā pamatīgi jābombardē tas indivīds ar informāciju, lai viņam sāk likties, ka varbūt man vajag pamēģināt. Bet tas baigo naudu maksā. Tas maksā baigo naudu. Un, ja tu esi jauns uzņēmējs, ja tev pašam ir sava nauda, tad tu vari iet un vari riskēt, bet es nevienam to neieteiktu darīt. Un ja tu gribi kaut kur aizņemties to naudu, visdrīzāk tev neviens neiedos. Un tad ļoti, ļoti sarežģīta situācija, godīgi sakot. Tāpēc tas tirgus vairāk mainās, ka, piemēram, jaunie uzņēmēji vairāk fokusējas uz produktu, tad tiek testēti dažādi produkti, ja, tad vairāk tiek likts uzsvars uz dažādu konceptu testēšanu. Ja. Tad tu atrodi, kas varētu strādāt, pirms tu sāc kaut ko pārdot. Un tad, kad tu esi atradis tos sabiedrības slāņus, kur ir kaut kāda top lieta, vai bet kaut tas joprojām it kā ir pieņēmums. Vai ne? Es joprojām strādāju ar pieņēmumu konceptā. Es kā man neesmu uzražojis neko, bet man ir tāds sajūta, ka tur būs. Jā, tieši tā. Tad faktiski ļoti daudz produktu tiek veidoti tā, ka ir čaula, tā čaula tiek reklamēta. Ja ir pareizās indikācijas, ka viņi varētu nostrādāt, tad viņā tiek investēta nauda, tiek būvēts tas produkts. Jā. Un tas pat ir līdz tādam absurdam, ka klients samaksā naudu par pakalpojumu, kurš ir neeksistējošs, bet ja ir tas kritiskais minimums, kas pierāda, ka to produktu ir vērts būvēt. Protams, tā nauda tiek dot atpakaļ, bet... Jā. Mēs, starp citu, tādi mēdīju produktus ražojam šobrīd. Jā. Tieši tāpat. Tu nezini, vai viņš aiziet, bet tu savāc pietiekami lielu interesantu loku, kur arī ir interesēti. Tādā, mēs godīgi pasakam, ka tas vēl ir tikai tādā fāzē. Un tā tas arī notiek. Bet tad tev ir taisnība. Tā tas arvien vairāk notiek. Un tas ir visos slāņos, ja mēs runājam par vispieprasītākais e-komercijas produkts vai produktu kategorija ir mode. Ja? Viss, kas saistīts ar apģērbu. Ar milzīgu atrāvienu no pārējiem. Un tur, kur ir vislielākā reklāmas nauda, manuprāt, ir tieši šie uz produktu vērstie uzņēmumi, ja, kuri atrod to, kas tajā brīdī, kaut kādā noteiktā vietā, ir ar vislielāko iespējamo pieprasījumu koeficientu. Un tādā veidā, protams, ka viņiem ir daudz mazāks risks. Ja, un viņiem tas bizness, tā teikt, ir tas svešvārds skeilojās daudz ātrāk nekā tad, ja tu mēģini savu produktu, ja, kur tev gribās pārliecināt sabiedrību, ka viņš viņiem ir vajadzīgs. Ja, tas ir daudz garāks ceļš. Ja, tad uzbūvēt zīmolu, ja, un pēc tam pārliecināt, radīt to pareizo iespēju. Tie tur var aizņemt gadu. Tagad daudzi, es zinu, ka jaunas paaudzes uzņēmēji domā, kas tur nav nemaz tik traki, es uztaisīšu Instagram kontu, reklamēšu visu Instagramā, gan jau, ka tā lieta aizies. Tā kā uzmetīšu naudu arī kaut kādai tur promo, gan jau, ka viss būs labi. Šāda pieeja, ko tu par to saki? Jā, šāda pieeja augumā. Tad jaunie uzņēmēji visā Eiropā, tad gan produktu pieejamība, gan dažādas sistēmas, kādā veidā tu var pasūtīt, piegādāt produktus, reklamēt viņus. Man liekas, ka Covid laikā tas vienkārši nostabilizējās. Ja cilvēkiem, sākot ar ieradumu, kas mainījās, tad ja bija kaut kāds sociodemogrāfiskās grupas, kuras bija skeptiskas un labāk izvēlējās iet uz veikaliem,
sapratu to, ka online var pilnīgi mierīgi pirkt un viss kārtībā. Un radās tas ieradums, tomēr 2 gadi. Un attiecīgi tad visas saistošās industrijas arī nostabilizējās un atrada pareizu veidu, kā apkalpot tieši mazos. Ja. Nerunājot par lielajiem. Lielajiem jau bija samērā attīstītas sistēmas, bet mēs runājam par studentu, kurš ir tikko kā pabeidzis mācības un viņš grib kaut ko darīt. Viņš negrib iet strādāt bankā, viņš grib pārdot bikses internetā. Jā. Kaut vai. Jā. Viss iespējas, nekāda problēma. Šis, starp citu, ko tu nu pat pieminēji, ir tiešām viens elegants piemērs, ko es arī no dzīves zinu, ka tiešām jauns cilvēks, kurš ir patiesībā visu laiku mācījies, pat ne mācījies, vienkārši zīmējis kaut kādus kvadrātus, kubus, kaut ko tam līdzīgi. Un tas ir viss, ko viņš māca. Neko viņš nemāk citu uzzīmēt, tikai to. Un tad viņš atklāja to Printful, tagad sanāks mazliet reklāma, bet Printful, ja, kur tev nekas nav jāražo, tu tikai aizsūti to savus kvadrātus klučus tur, lai viņi noprintē uz tiem maisiņiem, cepurēm un tā tālāk, uztais e-veikalu un piereģistrē Instagram, un viņa ienākumi ir vairāki 1000 eiro mēnesī. Jā. Jo tie cilvēki, un viņš neko citu neprot darīt, kā tikai tos kvadrātus un kubikus zīmēt. Tieši tā. Un izrādās, tas aiziet kaut kādā tur interesantā spinā, tā ka pilnīgi. Jā, ļoti daudz jauniešu izvēlās tieši šādu ceļu. Ļoti populāra lieta, ja mēs runājam par print on demand. Jā, Printfuls, Printifys, 2 Latvijas lieli uzņēmumi, ļoti veiksmīgi uzņēmumi, kur es teiktu pat ir vieni no veiksmīgākajiem pasaulē. Jā. Un tas viņu tirgus, jā, ir tieši šie jaunie cilvēki, jā, vai arī cilvēki, kuriem tas pasīvais ir nepieciešamība pēc pasīvajiem ienākumiem. Jā. Tad grūtniecis un tā tālāk, bet pārstrā tie. Sākumā varbūt viņi sāka ar domu par grūtniecēm, bet tas ir aizgājis jau... Tas aiziet kā pamat biznesa. Jā, tas konkurē, pilnīgi noteikti konkurē ar McDonald's. Jā. Ko tev darīt pēc studijām, ja tev neņem bankā, tad tu vari darīt tieši to. Jā. Tu vari sākt ar 200 eiro, jā, un lēnām audzēt to savu ienākumu, jā, lēnām sākt reklamēties, iemācīties e-komerciju, jā, iegūt tos pamats. Jā, tā ļoti izplatīta lieta. Tu nosauc, cik cilvēku mīkst strādā tajā grupā, un es tā sāku domāt, tas skaitlis 50, apmēram 50, ir kaut kas tāds, kas man liek domāt, ka šī varētu būt starp Latvijas top 1, top 2 lielākajām aģentūrām. Tā ir? Tā ir, jā. Jautājums ir, vai no Latvijas varētu tikt veidota aģentūra, kas ir starptautiski zināma. Vai tu esi uzņēmējs, kurš virzās uz piemēram, tur kotēšanu biržā, vai uz, piemēram, tur kaut kādu lielu starptautisku izaugsmu, vai tu arī redzi vienkārši, ka tikpat labi tā var tikt pievienot kādai citai aģentūrai pasaulē, un tu brauc dzīvo Bahamās. Kā tev ir? Es domāju, tas pirmais variants. Tas ir tas, uz ko mēs ejam, tad mēs esam tādu mērķi nolikuši, un jā, tas mums ir tāda ambīcija. Mēs jau esam, principā, top aģentūru lokā Nīderlandē, laužamies iekšā Vācijā diezgan strauji. Tā kā mūsu vārds jau ir zināms Eiropā. Tas jau ir noticis. Ja. Principā, mēs īpaši daudz nereklamējamies. Ja. Mums zvana. Ja, tas arī ja mēs runājam par to, kā pārdot aģentūru, ja pārdot preces ir grūti, tad aģentūru pārdot ir vēl grūtāk. Ir vēl grūtāk, jā. Un, manuprāt, vienīgais veids ir vienkārši labs produkts. Ja tu patiešām uztaisi labu produktu, tad par tevi runās. Ja, jo, ja es esmu reklāmu devējs vai es esmu uzņēmums, kas kaut ko tirgo Eiropā, viņiem ir tā tendence vairāk to informāciju padalīties ar viņu. Ja. Ja, pieņemsim, es tev kaut ko izstāstu, visdrīzāk, ka tu man arī kaut ko izstāstītu. Mēs kaut kur tur konkurējam, bet ir labāk, ka mēs apmainamies. Protams, jā. Un tas laikam mūsu tā veiksmes atslēga, ja, ka mēs pacentāmies ar vienu klientu un par mums sāka vienkārši runāt. Un tad mums zvanīja. Ja. Es nestādos priekšā, kā mēs varētu uzbūvēt to, ko mēs uzbūvējām, vienkārši reklamējoties. Es domāju, ka tas, ko tu minēji par skepsi, tas būtu visaugstākajā pakāpē.
Ļoti labi. Artur, bija tiešām liels prieks tevi satikt un parunāt. Paldies. Es vēlu veiksmu izdošanos ne tikai Eiropā. Tieši tā. Liels Paldies. paldies.